Vairākas reizes ieelpojam, izelpojam. Aizveram acis. Vai nu apsēžamies, vai apguļamies un atslābinamies un turpinam elpot. Ieelpojam 4 sekundes caur degunu. 1 sekunde aizturam elpu. Un 7 sekundes izelpojam. Un tā atkārtojam vēl 2 reizes. Jūs katrs esat 100% tīrdījuši mīlestības gaismas aizsargātā laukā. Katra jūsu augstākais es savienots ar jums katru. Katra jūsu augstākais es vada, filtrē, kūrē, uzrauga visus procesus. Katra jūsu augstākam labumam, visaugstākajai drošībai, visaugstākajai labklājībai, visaugstākajai pārpilnē, visaugstākām vibrācijām. Šobrīd ieplūst aizsargājuša enerģija, kas uzliek katram individuālu aizsardzības lauku. Katrs tiek attīrīts no domformām, emocijām, programmām, blokiem, kas traucē. Pilnvērtīgi ļauties savam individuālam ceļam, savai virzībai, attīstībai, mērķiem, priekam, piepildījumam, dzīves priekam, baudījumam, sajūsmai, pateicībai, mīlestībai. Asarām. Šobrīd jūsos ik katrā ieplūst 100% tīrdījuši mīlestības zelta gaismas enerģija. Tā ieplūst jums 7. čakru, galvas vidu, galvas centru. Jūs jūtat tādu kā vieglu spiedienu, vieglu plūsmu. It kā jums būtu atvērts galvaskauss, kā jūs sajūtat enerģijas, kā jūs sajūtat kustību, karstu, siltu, augstu. Lēnām šī te enerģija plūst pa čiekurvei dziedzeru uz leju pa mugurkaulu. Zeltaina, tīra enerģija. Jūs varat izsauties kā tīru zeltu. Gaismas, šķidrā formā, kas ieplūst jūsu katra porā, katrā šūnā, katrā molekulā, katrā atomā. Piepilda ar šo te brīnišķīgo zelta enerģiju. Plūst lejā par mugurkaulu. Apvijoties ap to kā tāda zelta čūska, kā zelta virve, kā zelta upe. Zeltīts spēks, kas piepilda jūsu katra ķermeņa daļu, katru jūsu čakru. Nolažās lejām līdz pat mugurkaula apušai, līdz pirmajai čakrai. Un savienojās ar mātes gaisu, zemes centru, zemes kodolu. Apmainās enerģijām un jau
atgriežas un ieplūst jūsos caur jūsu kāju pirkskaliem, pēdām, augstāk par potītēm, kāju, locītavām, ceļiem, stilbiem, gurniem un atkal apvīs ap mugurkaulu kā tāda balta gaisma, balta dziedinoša gaisma, kā balta dziedinoša čūska, kā balta dziedinoša upe, apvijās ap mugurkaulu kopā ar šo te zelta gaismu, zelta upi, zelta čūsku. Piepildot katru ķermeņa daļu, katru šūnu, katru molekulu, katru atomu virzās uz augšu, atkal nonākot jūsu galvas centrā, savienojieties ar šo enerģijas resursu, kosmisko enerģiju, absolūto enerģiju, izmantot loku un atgriežoties jūsu ķermenī, atkal veicot to pašu ceļu, uzlādējot, uzpildot jūs, dziedinot, attīrot, atkal virzoties ap mugurkaulu, atkal līdz mātes zemes, līdz gaisa kodolam centram, atkal apmainoties ar enerģiju un paceļoties augšup. Turpinot šo procesu tik ilgi, kamēr jūsos iegultās miers, jūsos iegulstās paļāvība, jūsos atgriežās ticība, atgriežās spēks, atgriežas mīlestība uz sevi, uz šo iespēju būt šajā zemē, šajā ķermenī, pieredzēt, atgriežās motivācija, vēlme, tikt ārā no situācijas, kurā jūs esat, palīdzēt sev izkāpt no šī stāvokļa, no sāpēm, skumjām, depresijas un pārdzīvojumiem. Jūsos rodās papildus ticība, ka viss ir iespējams, un jums ir vēlēšanās to apliecināt, palīdzot sev iziet no šī stāvokļa un piepildīt to ar darbību, ar kustību, ar virzību uz priekšu. Šobrīd jums nāk idejas, nāk vajadzība, nāk vēlme darboties, kustēties, nāk spēks un enerģija celties un doties un virzīties tajā attīstības ceļā par savu individuālo plānu, kāds jums ir katram nolikts, ko jūs katrs esat izvēlējies. Jums rodas vien vairāk pārliecība, ka jums izdosies, ka jūs varēsiet, jums sanāks, jūsos ieplīšos te spēka, enerģija, šī te jauda, apziņa, ka jūs to varat, apziņa, ka vienmēr jūs tiksiet atbalstīti, jums vienmēr palīdzēs un jums atliek tikai spērt soli, tikai izdarīt izvēli, tikai kustēties, tikai virzīties, attīstīties, palīdzēt sev, paņemt to, ko jums piedāvā, iespējas, pārvarēt tās grūtības, kuras ir jūsu priekšā. Jūs apzināties, ka jūs to varat, kad ir vajadzīgs tikai neliels grūdienis, tikai neliela motivācija, mērķtiecība, gribas spēks, un jūs sevī rodat to. Jūs to varat, jums tas izdosies, jūs to vienmēr esat zinājis, jums tas sanāks. Jūs nostiprināt sevi šo pārliecību un apņēmību pēc šīs prakses, piecelties un izdarīt pirmo soli, pirmo kustību, pirmo virzienu tajā ceļa posmā, taļā kustībā, kas jums palīdzēs doties solīt pa solim uz priekšu, kaut arī tas ir mazs solis, vai pussolis, vai 2 solis. Jūs zināt, ka tas jūs motivēs, ka tas jums palīdzēs saņemties, tas jums palīdzēs celties, doties, noticēt, varēt, spēt, gribēt. Jūs zināt, ka tas ir jūsu virzītājs spēks, jūs zināt, ka tam jums šobrīd ir jāsako, jūs zināt, kad ir laiks celties, kad jūs to varat. Un pat, ja jums ir vajadzīga palīdzība, ka jūs apzināties, ka jums vajadzēs palīdzību un atbalstu, jūs zināt, ka jūs to varat paprasīt, jūs to varat pieņemt un jūs varat tā ļauties un kopā
ar dubultu spēku virzīties uz priekšu. Šobrīd jūs katram sargaņģeļi un arceņģeļi, jūs kurēšu struktūras civilizācijas, jūsu dvēseles pavadoņi, jūsu dvēseļu radinieki, garīgie pavadoņi ir kopā ar jums un gatavi jūs atbalstīt jūsu ceļā. Jums tikai ir jāspēr šie soļi, jums ir jāpaņem šīs te stimuli, šī te enerģija, šī te motivācija, gribspēks un jāliek lietā. Un jums viss izdosies. Tūlīt noklausoties šo te praksi, spērt pirmo soli. Un tad nākošo. Tad nākošo ir vajadzīga papildus atbalsts un enerģija, noklausties praksi atkal un spērt nākošo soli. Kad jūtat, kad esat lepns par sevi, jūtaties vareni, pateicīgi sev, kad jūs spērāt kaut to pusolīti, kaut mazu daļiņu no solīšu, un tad jau nākošo, un tad vēl, un tad dubult soli. Pateicieties sev. Un zinat, ka jūs varat paņemt nelielu atpūtu, nelielu pauzi, pateicībā par savu spēku un enerģiju, ko jūs veltījāt, ka jūs varējāt, ka jums tas izdevās, lai atkal celtos, dotos un virzītos uz priekšu, attīstītos un augtu. Jums viss izdosies, viss sanāks. Ja kļūdīsieties, tad pēc tam to izlabosiet un sanāks vēl labāk. Ja liksies, ka nesanāks, neizdosies, tad jums izdosies to pārvarēt un būs vēl lielāks gandarījums un prieks par to. Ja šķiet, ka mērķis ir pārāk augsts un liels, sadaliet to mazākos. Neiet par maziem mērķiem un priecājieties par katru mazāko soli. Tas, ka jūs šodien izlēmāt virzīties, tas ir pirmais solis. Tas, ka jūs atverat acis un zinat, ka iesiet un darīsiet, tas ir jau otrais solis. Tas, ka jūs darat, tas ir jau trešais solis. Jūs ticība, mīlestība sev, jūsu gribas spēks vai jūsu vadmotīvs. Jūs to varat, jums tas izdosies. Jums ir šis spēks, šī enerģija, šī motivācija, šī dzinums. Jums viss izdosies. Jūs to varat. Jūs jau to darat. Jau klausoties šo praksi, jūs jau esat spēruši soli palīdzībai sev, ticībai sev, apzinātībai, kad jūs to varat. Jums viss izdosies. Ticat sev. Ticat, ka saņemat palīdzību īstajā brīdī, ticat, ka tā ir jums, ticat, kad jums viņa pienākās, ticat, ka jums pienākās varēt un pienākās visam sanākt un izdoties ātrāk vai lēnāk, agrāk vai vēlāk, maziem vai lieliem soļiem, jums viss izdosies.